Tātad es esmu Ligita, strādāju Sējas pamatskolā. Ilvai ļoti patika, ka es saku Sējas skola, jo skola ir 9 reizes mainījusi nosaukumu 100 gados. Skolā ir 100 gadu. Es varu paaicināt palīgā, kas tur man noklikšķinās, tad, kad es vēlēšos. Paldies! Skolā strādāju 37. gadu. Mācījusies 8 gadus tajā pašā savā mīļajā skolā. Visa mana dzimta ir no Sējas. Un, ja es esmu šķiet 4. paudze, tad šobrīd skolā ir 6., 7. Es pat grūti saskaitīt, cik paudži ir manas dzimtas cilvēku. Tātad mana skola šogad rudenī, nevajag tālāk pagaidām, lai apskata skaisto bildi, ar kuru mēs ļoti lepojamies. Mūsu skolai šogad ir pagājušā gadā rudenī, tāpēc, ka skola iesvētīta ir 1922. gada novembrī, un skola nosvinēja skaistu 100 gadus jubileju rudenī. Šeit arī daži no klātesošajiem bija klāt. Un ideja par to, ka jāraksta grāmata, neradās man. Tā radās krietni pirms tam, kad es vēl muzeja lietas skolā nestrādāju. Tās radās jau gadus pat 50 atpakaļ droši vien, bet ne par grāmatu tolaik. Tolaik sākumiņš bija tāds, ka vēstures skolotāja Viļa Zariņa kabinetā lielos skapjos viņš aicināja bērnus nest no mājām vēl kaut kādas senākas vēstures liecības un glabāja, un pienāca 1992. gads, jau Latvijas brīvvalsts laiks, un mūsu skola nolēma, ka ir jāsāk atzīmēt skolu jubilejas. Un tā pirms 30 gadiem mēs sanācām pirmo reizi kopā, nodibinājām skolas muzeju, atvērām ar pagasta padomes tādu atbalstu. Kopš tā laika muzejā es esmu 3. darbiniece. Es strādāju muzejā no 2009. gada, bet ideja par grāmatu radās skolotājai Mārītei Veinbergai. Viņa tāpat kā es bija īsta Sējas patriote, tikai ar to atšķirību, ka vienu paudzi virs manis viņa jau bija. Viņa bija mana skolotāja skolā. Un viņa vēstures pētniecībai pieķērās ar visu sirdi un dvēseli. Ļoti, ļoti vēlējās, viņa papildināja muzeju, runājās ar cilvēkiem, intervijas bija, rakstīja vēstules, pati brauca uz arhīviem un meklēja, ko tik vien varētu atrast, kaut gan viņas pamatdarbs bija matemātikas skolotāja. Un viņas ideja bija tā, ka viņa grib uzrakstīt grāmatu Sējai. Tā bija viņas. Bet, Dievs debesīs bija lēmis mazliet savādāk, un skolotāja aizgāja mūžībā, un darbiņu atstāja man. Toreiz, kad viņa man to uzticēja, viņa teica, tad mēs abas pastrādāsim, pēc tam tu viena strādāsi. Bet tas laiciņš pienāca tik ātri, kad man jau bija jāsāk vienai strādāt, un tā tad no 9. gada. Pirmie gadi nebija viegli, es mēģināju apjaust to, kas ir sakrāts, kas muzeja fondos ir noglabāts, kas tais skapjos ir un albumos. Pētīju, meklēju, braucu arī, tā kā mans lielais uzdevums bija skolotājas Mārītes darbu turpināt un ar to grāmatu tikt kaut kad galā. Braucu pie vēsturniekiem, rādīju tās mapes. Viņi, protams, mani iedrošināja, lai tik strādāju, viss, ko izdarīs, viss būs labi. Es neesmu vēsturniece. Tas arī ir interesanti. Vēsture man ir pienākusi klāt tieši tāpēc, ka radās tā interese par novadu pētniecību, par to, kas ir sanāk bijis. Un tāpat kā skolotāja Mārītei, man šī lieta lēniņām pieauga pie sirds, pieauga tā, ka šobrīd jau es stāvu un krītu par to, ka viss, kas vien iespējams, ir jāsakrāj, jāsaglabā, un tagad ir tā lielā izdevība, kad, cerams, šogad, varbūt gada pat pirmajā pusē, šī grāmata, pie kuras ir strādāts mazliet vairāk par 10 gadiem, ja vēl rēķina, cik skolotāja Mārīte vēl iepriekš pirms manis,
Tātad tas ir tāds fundamentāls darbs, bet mēs neesam vēsturnieces, tāpēc arī priekšvārdā būs rakstīts, ka tā nebūs vēstures grāmata, nepretendējam uz to, bet vairāk man ir paticis tas, ka es mēģinu strādāt ar cilvēkiem, runāties ar viņiem, meklēt vēl tos cilvēkus, kurus vēl var satikt. Meklēt caur bērniem, caur skolas bērniem, un man ir atnākuši tādi interesanti fakti, tādas interesantas lietas, kuras agrāk pat prātā nevarēja ienākt, ka manā klasē mācās bērns. To pagājušajā gadā es tikai uzzināju bērns, kura vectēvs ir bijis vēl pirms Sējas skolas, iepriekšējā mazā skoliņā direktors, ja? Es par to iedomāties nevarēju, un tas tikai ir caur cilvēkiem, uzzinot, runājoties ar viņiem. Man sirdslieta ir runāt ar cilvēkiem, un es ļoti, ļoti priecājos par to, ka ir iespējams, ka viņi man uzticās, ka parasti ir tā, ka ir produktīvas šīs sarunas, vēstules, tikšanās un vispārējais, un tad rodas arī tie stāsti, kuri gan patiesību sakot, grāmatā visi neatspoguļosies. Grāmatai ir savs, kā varētu teikt, savas robežas. Tāpat viņa būs liela un bieza. Un visu stāstu tur nebūs. Man to stāstu vēl ir vairāk nekā grāmatā bija iespējams ievietot. Lūk, mēs varam iet tālāk varbūt. Jā, šāds ir iespējamais grāmatas vāciņš. Zelta burtiem rakstīsim, varbūt, ka tā aiz skolas tā rītausma, tas gaišums būs varbūt vēl drusciņ gaišāks. Man vēlme bija tāda, ka skola izgaismojas saules staros, jo Sējas skola vienmēr ir bijusi gaišākā vieta. Sējas pagastā, Sējas novadā, Sējas ciemā, Sējas apkaimē gaišākā vieta. Un arī no šīs mūsu skoliņas, kas nav liela skola, ir dzīvē izgājuši daudz tādu cilvēku, kas dzīvē ir padarījuši lielas lietas. Profesori, ceļu būvnieki, inženieri, ārsti, skolotāji, pēdējā laikā arī biznesmeņi un tā tālāk. Skola ir izauklējusi daudz gaišu prātu. Pa šiem 100 gadiem ir apmēram saskaitīts, ka skolā ir mācījušies ap 2000 skolēniem, ap 200 skolotājiem strādājuši. Precīzi nav iespējams izskaitīt, jo kara gadu arhīvi ne visi ir atrodami. Tur mainījās arī pa gadiem skolotāji. Skolas beigšanas apliecības ir saņēmuši skolas beigšanas apliecības ar pamat izglītību ap 1800 skolēniem. 15 jaunieši ir saņēmuši vidusskolas atestātus 80. gados, jo tajā laikā mūsu skolā darbojās arī vidusskola kā konsultu punkts un varēja iegūt vidusskolas izglītību. Man ir tādas ziņas, ka 15 jaunieši ir saņēmuši atestātus par vidējo izglītību. Un, šobrīd mēs esam 130, laikam, skolēni šobrīd. 16 skolotāji, 130 skolēnu. Lielākais skaits, kas beidzas vienā gadā pamatskolu, ir 24, mazākais ir 4. Tajā gadā, kad skola izdeva apliecības pirmo reizi, tajā gadā bija 4 absolventi, tai skaitā mana vecmāmiņa. Varam iet tālāk. Skola, šobrīd skola izskatās šāda. 2005. gadā mēs ieguvām ilgi loloto sporta halli, kurā atrodas ēdināšanas bloks un sporta kompleks ar zāli un skatītāju tribīnēm. Un par to es šodien nerunāšu, tur ir citi cilvēki, kas to precīzāk. Tātad no putnu lidojuma mēs šobrīd izskatāmies šādi. Tas ir pagājušā rudenī. Varam iet tālāk. Savukārt šī ir pati pirmā skolas bilde, kura ir tapusi 1915. gadā. Vēl iepriekšējās mazās Vēžu skoliņas
varētu teikt, viņas abas blakus ir. Vēl vecā skoliņa nav nojaukta un jaunā vēl nav uzcelta. Skolas celtniecību pārtrauca Pirmais pasaules karš. Skolu nebūvēja, pārtraucās visi darbiņi, jaunieši aizgāja strelniekos, aizgāja karagaitās un nebija kas būvē. Bet skolu vispār ir būvēta lielākoties ļoti daudz no Sējas pašu cilvēku ziedojumiem, darba. Mans vectētiņš ir vedis akmeņus skolai, skola ir būvēta no lestiem laukakmeņiem. Mans vectētiņš no saviem laukiem arī tāpat kā daudz citu zemnieki ir veduši būvmateriālus, akmeņus, kokus no meža un tā tālāk. Tas viss noticis ir pirms kara laikā. Un pēc kara 22. gadā skola tika pabeigta, iekštelpas izbūvētas, redziet, šeit vēl bez logiem. Iekštelpas izbūvētas un skola varēja uzņemt pirmos audzēkņus 22. gada rudenī. Tādi ir pirmsākumi. Varam doties uz nākamo slaidiņu, un šeit var redzēt skolu pirmsākums vēl pirms mūsu skolas. Mēs sakam skolai 100 gadu. 100 gadi ir mūsu ēkai, Sējas skolai, bet pirms tam bija Sējas pagastā. Šādas 4 varbūt. Varbūt vēl kāda vieta, kur mācījās bērni. Visas šīs ēkas, kas ir uz krāsainajiem attēliem, ir saglabājušās. Augšā ir Sējas, tātad Vēžu skolas priekšteces Vēžu māja, kur bērni tika mācīti, kas ir turpat mums aiz skolas pārupītei. Otrā bildīta vidū Suliņu skola ir skola, kas darbojās līdz 22. gadam, tātad līdz tam gadam, kad atvēra Sējas lielo skolu. Apakšā ir krāsainā bildīta Sējas mūžas skoliņa, kur šobrīd dzīvo Sējas cilvēki, dzīvokļi ir, bet tur ir mācīti bērni šajās telpās. Arī mūžas telpās, mūžas ēkā ir mācīti bērni. Un labā pusē ir ēka, kurai ir ļoti interesanta vēsture, viņa nav saglabājusies. Tā atradās Murjāņos, saucamā Baltā pils jeb pansija. Un šī ēka piederēja, kā ir rakstīts, var saredzēt, vai ne, baltvācietim Albertam. Un arī viņš, tad, kad Pirmā pasaules karā tika nodedzināta, nobombardēta, bet Murjāņu skoliņa, Ozolainas skola gāja bojā, tur bērnus vairs mācīt nevarēja, viņš savā pansijā, galvenajā mājā, šajā te ar tornīšiem, ar kolonnām, lēda iekšā skolotājs un bērnus. Arī šajā ēkā ir mācījušies bērni. No vecās Ozolainas skolas man nav saglabājusies neviena bildīte, ir pāris atmiņu stāstu, tādas maziņas driskiņas tikai palikušas. Un šī baltā skaistā ēka gāja bojā 44. gadā, īpašniekam dodoties prom bēgļu gaitās, bēgot no Latvijas, viņš pats viņu uzspricināja. Viņas nav vairs. Varam iet tālāk. Pie Murjāņu pasta bijušā, tur līdz Vīgantiem, neaizbraucot līdz Vīgantiem. Es varu parādīt. Tas ir tur, kur Murjāņu pasta nodaļa bija kādreiz. Vecais pasts, jā, bet ēka cita tomēr. Ēka cita, jā. Līdzīga. Mēs esam bildes visas pētījuši. Jā, pasta ēka bija saimniecības ēka. Kas viņa bija? Kaut kas tāds viņam. Jā, kaut kas tāds, bet pašu šo te skaisto pili viņš neatstāja okupantiem. Tā, mēs nonācām Pabažos. Kāpēc Pabažos? Pabažos mēs nonākam tāpēc, tur augšā ir veco laiku bilde, apakšā ir tagadējo laiku bilde, bet ēka viena un tā pati. Un Pabažos mēs nonākam tāpēc, ka mūsu Sējas skolas dibinātājs, Pauls Štāls un ilgadīgs vadītājs, ilgadīgs skolotājs un Sējas, kā varētu teikt, kultūras dzīves vadītājs visu savas dzīves laikā ir nācis no šejienes. Un viņš ir nācis no šejienes tāpēc, ka nav dzimis Pabažos, dzimuši visi Štāli, 8 bērnu ģimenē ir Dzērbenē, Cēsu novadā, un vecākais dēls un jaunākais dēls abi kļuvuši par skolotājiem, skolmeistariem. Vecākais dēls Pēters Štāls kļuva par Pabažu skolmeistaru un daudz gadus visu savu mūžu vadījis Pabažu skolu, un arī man ir pētāmas lietas, kas ir saistībā ar Saukrastiem.
Pēters Štāls ir arī Saulkrastos. Noteikti tie, kas pēta vēsturi, varēs jau man kaut ko pat pastāstīt. Ja? Jā, taisnība, bet man vēl nav izpētīti šie jautājumi. Es tur tā visu nevaru uzreiz, ja? Visu pamaziņām. Nu, lūk, un te ir Pētera Štāla bildīte, kura ir tapusi kaut kad 30. gados. Viņš līdz 38. gadam nodzīvoja, vecākais no Štāla dzimtas. Un pie tās pašas skoliņas šeit tātad Pēters Štāls ar skolēniem tajā laikā. Varam doties tālāk. Un te mēs satiekam jau jaunāko tēlu, Paulu Štālu, kurš sējai nozīmē ļoti daudz, ne tikai senāk, bet arī tagad mēs ļoti lepojamies. Un viņa vārdu, kādreiz pat gribējām iedzīvināt savu skolu, saukt viņa vārdā, bet sapratām, ka tur ir ļoti liels formalitātes, lai skolai dotu kādu cilvēku vārdu konkrēti. Mēs esam piestiprinājuši skolas fasādē viņam veltītu piemiņas plāksnīti. To gan mēs esam izdarījuši. Tā, un te Paulu Štālu varam tātad jaunāko dēlu redzēt ar dzīves biedri, Reisoni Martu, vēlāk Paulu Martu, Štāla Martu. Un kā jau es teicu, ka visādas, viņš bija teātra spēlētājs, viņš bija kormeisters, viņš bija violnieks, multidarbinieks tādai mazai sējai. Viņš darbojās visās jomās, vēl padomju laikā arī kolhozā. Par Martu mazlietiņ atpakaļ varbūt vienu. Ja? Marta Reisone, tātad dzimusi Reisone, arī bija skolotāja. Arī tikpat iecienīti skolotāji, viņi visur kopā abi bija. Arī bēgļu gaitās, arī izsūtījumā tepat Latvijā neļāva visu laiku viņam vadīt sējas skolu. Ulmaņa režīms viņam neļāva visu laiku vadīt, vajadzēja braukt uz citiem novadiem arī laikam. Tur grūti tā saprast. Tad bēgļu gaitas 44. gadā, tur arī ģimene tika izšķīrta, bet viņi paši atgriezās Latvijā. Un Marta arī bija izcila skolotāja, nākusi no Pabažiem, no Reisona dzimtas. Un šī Reisona dzimta, par to es arī rakstu grāmatā, ir ļoti smagi cietusi 41. gada represijās. Mājas, kuras atrodas Pabažu ezera krastā, Brakšas ir viņa dzimtas mājas, un Marta ir no šīs dzimtas. 7 cilvēki tika izsūtīti, 4 atgriezās no tās konkrētās ģimenes, no Brakšu mājām. Tur es arī esmu mazlietiņ ar mantiniekiem, ar tagadējiem jaunajiem strādājusi un šo to uzzinājusi. Tur arī pētījumi nav nekur iepriekš pierakstīti. Teātris arī bija viņa pārziņā. Cilvēki, viss notika sējas skolā. Teātris, koris, sapulces, viss notika pie mums. Varam doties tālāk. Kori vadīja, visi dziesmu svētki, gan pieaugušo kori, pagastā, gan skolēnu koris, arī skolēnu koris lielos dziesmu svētkus tajā laikā izbrauca. Nekad pēc Paula Štāla laikiem sējas skolēnu koris, es runāju, nav piedalījies lielajos dziesmu svētkos. Tas notika tikai Štāla laikā. Nu, un tā bildīte, kas ir labajā pusē, tur jau abi skolotāji ir vecumdienās pie mājiņas, kura viņiem tika ierādīta, jo tad jau skolmeistars jāizgāja pensijā, tad jau viņam ierādīja citu vietiņu, jo nāca jauns direktors un viņam vajadzēja dzīvot skolā. Varam doties tālāk. Un šī ir laba bilde. Pēdējā, tātad vecā bildīte ir Pauls Štāls padomju laikā kolhozā uz tagadējā Lojas kultūras nama skatuves. Tur ir pirmais priekškars, jo klubs vēl ir tikai 2 gadus vecs. 61. gadā klubu uzcēla tagadējo Lojas kultūras namu. Un Pauls Štāls vada kādu no sapulcēm, jo viņš bija runas vīrs, viņš arī bija, es sapratu, beigās lietvedis, pierakstīja daudz ko. Un tur ir viena no viņa pēdējām fotogrāfijām, kas ir saglabājušās. Labā pusē mīļa bildīte, jo mēs uz skolas jubileju, kas tikko rudenī tika nosvinēta, sameklējām, atradām, uzaicinājām Paulu un Martas mazdēlus. Tie ir viņi.
Jaunākā dēla mazdēli, jaunākā dēla atzars dzīvo Latvijā, vecākā dēla atzars dzīvo Anglijā, jo vecākais dēls aizgāja leģionā un tad arī palika tur. Nu, šāda bildīte. Priecīgi bijām. Tā, nu tagad ir cits stāsts drusciņi. Mana vecmāmiņa vienmēr stāstīja. Viņa teica, mums bija tā, nu, man ģimene arī represētā, vecmāmiņa, vecais tēvs, mamma, mammas māsa un vectētiņš, kurš tos akmeņus veda skolai, viņi izbrauca Sibīrijas ceļu. Vectētiņš neatgriezās, protams. Un man vecmāmiņa vienmēr stāstīja, pēc 49. gada izvešanas mums taču bija tāds, viņa teica, jo lielākā meita jau mācījās skolā, mana krustmāmiņa. Un tad viņa teica, pazuda, skolotājs pazuda, mums vēstulēs rakstīja, skolotājs pazuda pēc 49. gada izvešanas, skolotājs Ūsiņš. Un laikam atklāti jāsaka, ka pirms 5 gadiem mēs tikai uzgājām skolotāju Ūsiņu tālākos likteņu ceļus. Viņš kādā sapulcē esot izrunājies par to, ka bērni represēti, aizvesti projām, ģimenes izpostītas, un jau 49. gada vasarā viņš pazuda, un neviens nezināja, kur viņš ir. Un tad es tādus apkārtrakstus izplatīju kaut kādos sociālajos tīklos, un man atsaucās Tukumpus kultūras cilvēki, un teica, te, Irlavas grāmatā ir rakstīts par Ūsiņu dzimtu. Un tad es arī šo to uzzināju, ka viņš ir bijis kuralietis vēl pirms visiem sējas laikiem. Tad kopā ar ģimeni atnāca 48. sanāk gadā. Jā, viņš nostrādāja sējas skolā pusotru gadiņu tikai. Vienu pilnu mācību gadu un līdz izvešanai, tā varētu teikt, ja, līdz tai pazušanai. Tāda dzimta. Viņš atgriezās no cietuma, viņš apcietināts ir bijis, viņš atgriezies pēc 10 gadiem, bet par skolmeistaru viņam nekur vairs nav ļauts. Un viņš bija līdzīgs Paulam Štālam, spēlēja, vadīja korus, vadīja kultūras dzīvi, bet arī viņa dzimtajā pusē viņam to neļauj vairs darīt. Viņš mūžu otrajā pusītē pēc visiem apcietinājumiem brauca mežā kolhozam malku gādāt. Dienas grāmata ir saglabājusies, viņa pieraksti. Tas mazliet par šo skolotāju. Nākamais. Vēl viena interesanta dzimta. Šajā bildītē mēs varam redzēt tātad 49. gada, jā, Pauls Štāls aizgāja pensijā 49. gadā, un viens no viņa darba turpinātājiem, tātad Jānis Čakšs. Viņi uz sēju atnāca kopā ar dzīves biedri, draudzeni laikam, ģimenes draudzeni, un kopīgu bērniņu. Un šis kopīgais bērniņš pēc tam dzīvē izrādījās, tagad arī Anda Čakša bija pie mums atbraukusi ciemos uz skolu. Andas Čakšas vecvecāki ir tajās vecajās bildēs, vecais tēvs un vecmāmiņa. Viņi man sagaidīja skolas muzejā, Lietuved bija viņu ievedusi. Un es eju, viņi saka, tu zini, kas ir skolā atbrauc, Anda Čakša, bet tas arī bija pirms 3 gadiem. Es saku, jā, un es eju muzejā tagad, un viņi stāv pie tām bildēm, šīs arī mums ir līdzīgas izliktas stendā, un viņi saka, es tagad redzu savu vecmāmiņu, savu veco tēvu, es atbraucu pie viņiem. Viņi arī dažas gadiņas ir strādājuši, tātad sējas skolā. Šajā bildītē, abās nelaikam, bet vienā ir arī Gunta Liepiņa māmiņa. Viņa arī bija skolotāja mūsu skolā. Var saskatīt, augšējā bildītē, labajā pusītē ir Gunta māmiņa. Neredzi? Es noteikti redzu. Tu noteikti redzi. Es nezinu, kā skatīties. Augšs, divas bildītes tik ir. Mazākā bildīte, kur ir 2 skolotājas, mēs citas tur aizsardzām, jo nevarēja tad lielo bildi ielikt. Tā otra skolotāja, tātad nevis no kreisās pusītes pirmā, bet otrā, labajā pusītē. Gunta Liepiņa māmiņa, Zenta Ārnave dzimusi, pēc tam Liepiņa sējā kļūsi. Arī viņa bija mūsu skolotāja. Dodamies tālāk. Dzimta, kura ļoti daudz sējai devusi, un tā ir Kalniņa dzimta, kura joprojām turpina savus lielos darbus sējā. Sācies viss ir. Man nonāca, viņa ģimenes locekļi pastāstīja arī to, ko, protams, es nezināju, es nebiju pētījuši šo ģimeni. Šo es sāku laikam pirms gada tikai interesēties par Kalniņu dzimti, jo par visu jau uzreiz nevar.
Berta Kalniņa mums bija diezgan ilgadīga skolotāja. Precējās viņa te Sējā un aprecēja tādu diezgan varenu pagasta veci, Otto Kalniņu, kuram bija liela nozīme pirmskara laikā un vācu laikā viņš vadīja Sējas pagastu. Tātad viņa sieva bija skolotāja, viņiem piedzima 3 bērni, 3 dēli. Apakšējā bildē 44. gadā šī ģimene, protams, izceļoja. Bet brālis palika šeit, jo brāļa sievai bija paniskas bailes kāpt uz kuģa, jo Liepājā kuģis iepriekšējais tikko bija nogrimis. Viņa kategoriski atteicās, un nākamajā kadrā mēs redzēsim viņu dzīvi Latvijā, tātad brāļu dzīvi Latvijā. Šīs vēl ir Otto un Bertas kāzas 31. gadā. Bildi interesanti ar to, ka varam apskatīt, kā sabiedrība ģērbās, jo tur tādi pagastam, tādi, tā kā, es domāju, tur ir skolotāji ļoti daudz, visus saskatīju, atradu visus tā laika skolotājus, atradu savu vecmāmiņu un atradu savu vectētiņu, kuri vēl tajā laikā nebija precējušies, bet uz kāzām jau bija uzaicināti. Un tas ģērbšanās stils un apģērbi un tā. Tā bija Sējas augstākā sabiedrība tajā laikā, šajā bildē redzam. Tā, un šī bildīte ir, kreisā pusītē ir Otto brālis Mārtiņš, kurš palika ar savu sievu Veriņu, kurai bija bail kāpt uz tā kuģa Latvijā, un labajā pusē ir viņu mazdēls, lielākais laikam mūsu Sējas pusē, lopkopis, robežnieku saimnieks, un viņa sieva Klaida Kolberga arī 2 gadus nepilnus ir strādājusi Sējas skolā par skolotāju, un tad Normunda sava vīra aicināta, tomēr pievērsās lopkopībai, bet ir padarījuši lielus darbus, un šobrīd ļoti, ļoti daudz viņa ģimene palīdz Ukrainai. Arī mēs no kora braucam tur sveces lietu un palīdzēt un strādāt. Viņi ļoti, ļoti tādi aktīvi cilvēki, daudz ko dara. Sūta mašīnas uz Ukrainu un daudz ko. Arī mūsu skolotāja. Tātad tas zars aiziet, kaut vai ieprecās, kaut vai mazdēli ieprecās skolotājās. Ja? Ejam tālāk, es saprotu, ka man laiks drīz beigsies. Vēl par vienu cilvēku, kurš mācījās ar manu vecmāmiņu kopā, Edgars Vikmans, viens no pirmajiem absolventiem Sējas skolā, 30. gadā beidza skolu un ir pirmais akadēmiski izglītotais, vismaz man zināmais akadēmiski izglītotais cilvēks. Kļuva, pats uzrakstīja grāmatu gan izdeva pēc viņa nāves viņa dēls Uldis Vikmanis. Tad tā augšējā skolas bildīte, kreisajā pusē pie savām mājām jaunībā, labajā pusē pie Sējas mūžas jaunībā, un viņš kļuva par ceļu tiltu būvs inženieru, projektētāju un strādāja ļoti tādas augstas vadošas amatas autoceļu un šoseju ministrijā. Būvēja ceļus, būvēja tiltus, Murjāņu tiltu, pirmā Pleskavas šoseja ar visiem pārvadiem, kas tagad jau ir pārbūvēta pa jaunu, 70. gados viņa projektēta. Un varbūt, ka tajā bildītē var atpakaļ, ja? Bildītē var redzēt, ka tieši ir Pleskavas šosejas, tātad uz vāciņu uzlicis ir savu lielo mūža darbu. Šāds cilvēks. Un viņa dzimta arī dzīvo tepat pagaidām, un Sējā ir atzari. Un varam iet tālāk, un es esmu tikusies pati ar Edgaru, ar to senioru man neiznāca tikties, bet ar Uldi Vikmanu es esmu tikusies, un viņš ir atzīts dakteris, profesors, saņēmis 3 zvaigžņu ordeņu virsnieka goda nosaukumu un uzrakstījis vismaz 7 grāmatas par savu darbu, bet šī ir par dzimtu. Grāmata arī tika uzdāvināta mums skolai. Grāmata saucas Atsperšanās. Arī Sējā uzaudzis puisis. Bet Sējas skolā mācījies nav, jo viņa tēvs jau visi darba gaitas bija ar Rīgu saistītas. Bet savukārt tā grāmatiņa, ko tēvs uzrakstījis, to mēs saucam par savu Sējas balto grāmatu, jo tur ļoti spilgti attēlota bērnība. Kāda bija bērnība gadsimta sākumā, tad skolas laiki, skolotāji, skolēnu attiecības, ļoti, ļoti spilgti izzīmēts, interesantā valodā uzrakstīt grāmatu. Tā kā mēs lasām ar bērniem kopā un analizējam un interesējamies.
dodamies tālāk uz jau gandrīz beigām. Te viens interesants fakts. Tās bija tikai dažas no dzimtām, no ģimenēm, kuras es gribēju pieminēt, kuras varēja šajā īsajā laiciņā. Pirms 10 gadiem, jau sanāks tūlīt 11, skolas sienā atradām šādas lietiņas, kas tur bija noglabātas no 56. gadā. Nezinu, kur vēl Latvijā ir kāda skola, kur skolas sienā, jaucot vecās sienas, atrod skolas somu ar visu saturu. Īpašnieks nav vairs šobrīd, bet īpašnieku brālis gan vēl ir. Viņš teica, jā, Ligita, var stāstīt citiem par to, ka brāļa soma tika atrasta skolas sienā. Tā gada pioniera izdevums, dienas grāmata tāda drusciņi papludinājusies. Tā soma, tad, kad tie meistari nesa lejā mums, atnes tādu ar zāģu skaidām putekļiem, zirnekļu tīkliem, viss, kas jau no 56. gada tur varētu sakrāties. Atliek mums tikai tagad domāt tās, laikam likšu vēl bērniem rakstīt, kā soma varēja nokļūt sienā. Tur bija vēl autogrāfus tām sienām ar sarakstīt tā laika skolēnu. Tātad interesants eksponāts pie mums ir apskatāms arī, dzīvajā. Tālāk. Un te laikam ir daži skaitļi vēl, es tūlīt beigšu. Daži skaitļi, par kuriem jau es sākumā stāstīju. Tālāk. Un skolas nosaukumi, kurus arī es minēju. Skolas nosaukumi vēl aizvakar nāca vismaz viens klāt. Izrādās vācu laikā. Tātad 2. pasaules kara laikā tomēr 2 nosaukumi. Man bija atradusies liecība, kur bija rakstīts virsū Sējas pagasta tautskola ar 42. gadu. Bet pēc tam es atradu, ka 43. gadā, tajā laikā tā laika vara, laikam ļāva pirmo reizi atkal minēt pamatskolas nosaukumu. Un es nekur neuzgāju, ka padomju laikā mūsu skola būtu saukusies par pamatskolu. Tātad visu laiku bija tā, ka tie gadi bija 6-gadīgā, 7-gadīgā, 8-gadīgā, 9-gadīgā un pamatskola, tad, kad Latvija atkal ir atguvusi neatkarību. Tur kaut kādas noteikti ir nianses, kāpēc tā. Ja? Tātad pamatskola, es arī pamatskolā nemācījos. Es mācījos 8-gadīgajā skolā. Tālāk. Vēlreiz? 88. gadā mums uz vairākiem gadiem bija 9-gadīgā skola. Tā arī tieši oficiāli saucās. Oficiāli saucās 9-gadīgā. Nē, 9 jau tad bija. 9 tad jau bija. Jā. Es sāku 86. strādāt. Tad bija 8-gadīgā vēl. Tieši tāpat, kādu es biju beigusi 9 gadus atpakaļ. Un tad pagāja 2 gadi un pielika tos klāt. Tur bērni bija, arī ļoti labs laiks bija. Pārlec no 2. klases uz 4. klasi, no 4. uz 6. klasi. Tas bija šeit. Tas pēc arhīviem ir sameklēts. Tālāk. Lūk, un mēs esam kādreiz bijuši Saulkrastu tautas izglītības nodaļai pakļaut un Saulkrastu rajonā. Un tie gadi, kādus es esmu sameklējusi, ir tātad vācu laikā no tā 43. gada, kad ir uz to 7-klašu statusu, 7-klasīga skola. Tad mēs esam bijuši pie Saulkrastiem, un grāmatā par to ir vairāk rakstīts. Ir Saulkrasta avīzē, Saulkrastes starā. Mūsu skolotāji, mūsu bērni ir publicējušies. Tad Saulkrasta rajons 56. droši vien vēsturnieki teiks, ka ir pareizi, es ceru, bet es varu labot pagaidām vēl. Kā tiek likvidēts un Sējas ciems kopā ar skolu nodots Siguldas pārziņā. Un pirms 1,5 gada mēs atkal esam atpakaļ Saulkrastos. Un esam tīri priecīgi, man liekas. Katrā ziņā man kā skolotājai un kultūras dzīvi drusciņi arī pārstāvošai dziedu korī. Man liekas, ka mūsu sadarbība ir ļoti tāda produktīva. Iepazinām tuvākos kaimiņus. Tas arī, jā, bet man liekas, ka ir produktīva. Kaut vai tas, ka mani uzaicināja šovakar te. Mēs nebūtu Saulkrastos, mēs nesatiktos.